Sveiciens visiem! Ceru, ka man var redzēt, dzirdēt. Kas par to var pamāta galvu, var redzēt, dzirdēt. Es tevi arī redzu, super. Okay. Prieks jūs visus redzēt. Šī ir jau 5. BIM jautājumu un atbilžu sesija, ko mēs organizējam. Un, mani sauc Jānis Berts, esmu uzņēmuma MyTed vadītājs. Un šodien mums ir katējā speciālā tēma saistīta ar BIM tieši par interjeru dizainu. Un mani viesi šoreiz ir pieredzējuši interjeru dizaineris Baiba Rūķa un Ligita Breģe, kuras savā darbā arī izmanto BIM. Un pēc brīža Ligita un Baiba arī pastāstīs krietni vairāk par savu pieredzi un arī, protams, atbildēs uz jūsu jautājumu. Bet sākumā neliels ievads par to, kas mums šodien sagaida. Pirmais ir, kad būs nelieli ievadu jautājumi mūsu viesiem un arī neliels ievads no manas puses. Sākumā mēs sāksim ar tiem jautājumiem. Es jums e-pastā sūtīju tie, kas pirmie atsūta e-pastā. Tiem arī ir prioritātes jautājumiem. Šoreiz diezgan daudz jau ir atnākuši e-pastā. Es atļāvos bišķīt viņus apvienot un izfiltrēt, bet centīsimies pēc iespējas vairāk šos jautājumus atbildēt. Pārējiem, kas pieslēdzās dzīvē un nav uzdevuši savus jautājumus, tad mēs dosim iespēju uzdot jautājumus čatā. Droši varat uzdot jebkāda veida jautājumus, sākot no pilnīgā basika par to, un tas arī iesāku šodien par to, kas ir BIM, un pēc tam jūs varat uzdot arī jebkura līmeņa specifisks jautājums par interjeru jomu vai piemēram, par BIM apsaimniekošanā vai jebko citu, kas jūs interesē. Bet vēlams, lai šie jautājumi būtu tieši par un ap BIM. Un no 3 aktīvākajiem, kas savus jautājumus uzdos, vai no čatā, vai būs iesūtījuši pirms tam, mēs izlozēsim vienu uzvarētāju, kas iegūs šo kursu BIM iesācējiem bez maksas. Es aicinu jūs būt pēc iespējas aktīvākiem un uzdot savus jautājumus. Un, nedaudz īsumā vēl par mani. Tātad esmu, kā jau minēju, Jānis Berts, un pirms vairāk kā 10 gadiem es sāku savu darbu kā inženieris būvkonstrukciju projektēs. Tā es pēc tam izveidoju savu uzņēmumu, kas specializējas tieši ar BIM saistītiem pakalpojumiem, bet paralēli man ir sanācis arī pašam pielietot BIM praksē, gan projektējot, gan arī būvējot savu māju, gan remontējot dzīvokļus, apsaimniekot vairākus īpašumus. Un tā kā es patestēju, kas strādā, kas nestrādā mazākos, lielākos projektos. Un šobrīd es vadu savu uzņēmumu MyTed, kas tieši specializējās ar BIM saistītām lietām. Tā ir šo būvs informācijas modeļu izveide, visu veidu disciplīnām, arhitektūra, būvkonstrukcijas, inženieru tīkli. Tā ir gan projektēšanas, gan būvdarbu fāze. Tā ir šī BIM procesa organizēšana, jeb saucamā BIM koordinēšana. Tas ir process, kas ietver, piemēram, projektu kļūdu identificēšanu pirms būvdarbiem, vai arī tos uzsākot, vai arī tā ir palīdzība, piemēram, pasūtītājiem sagatavot informāciju priekš apsaimniekošanas vajadzībām. Un beidzot, tā ir arī šī BIM ieviešana, jeb informācijas vadība, kas ir gan atbalsts pasūtītājiem, piemēram, lai iegūtu BIM savā projektā tādā veidā, ka no tā ir kaut kāda jēga. Piemēram, šīs iepirkuma prasības nodefinēt, tas ir arī apmācības un konsultācijas. Man bija tas gods piedalīties vairāk kā 100 dažādos projektos, dažādās valstīs, un pagājušo gadu nogalē mums 5 no 6 objektiem, kas dabūja digitālās ekscelences balvu, Latvijā bija tādi, kur mēs bijām piedalījušies. Un pirms mēs ķeramies pie jautājumiem, bija viens jautājums, kas vairākas reizes parādījās no mūsu dalībniekiem, un tas bija, kas tad īsti ir BIM. Es tā īsi vienkārši ieskicējuši par to, lai varbūt ir kaut kāds ieskats. Respektīvi, es pieļauju, ka ir diezgan daudz cilvēku, kas šobrīd arī varbūt interjeru tieši jomā izstrādā šos modeļus, kas ir šie grafiskie modeļi, kur parasti pielieto, piemēram, lai iegūtu varbūt plānus, varbūt vizualizācijas. Tad šis būvs informācijas modelis ir kaut kas līdzīgs, bet tas pamat uzsvers ir, ka šī grafiskā informācija tiek apvienota ar informāciju, kas ir šim elementam piešķir kaut kādas īpašības, piemēram, varbūt tās ir materiāla īpašības, varbūt tās ir kaut kādas specifiskas inženiertehniskas īpašības, vai arī tā ir jebkuras cita informācija, kas noder, piemēram, apsaimniekošanā un tam līdzīgi. Un tad šie modeļi ir būtībā elementi, kas ir atrodami dabā, un viņi ir gan grafiski redzami, šī ir grafiskā informācija, gan arī šī negrafiskā informācija, kas ir šie parametri, kas tiek pievienot klāt. Un visu šo te var izmantot ļoti daudz un dažādos veidos, lai mēs varam iegūt pēc iespējas labāku ēku, pirms viņu sāk būvēt, un arī pēc tam būvdarba laikā, piemēram, sagatavot šo informāciju arī, lai to ēku pēc tam izmantotu. Tas tā pavisam īsumā, un BIM pamatā ir sadarbības starp ļoti daudz dažādām projektu pusēm,
Un, teiksim, tas būtu gan interjers, kas interjera arhitekti, piemēram, kas sadarbojas ar būvnieku, ar pasūtītāju, un visi izmanto šo informāciju, un tātad, lai iegūtu būtībā labāku projektu, labāku būvi. Okay, tas tāds pavisam īsais ievads, un kā es minēju, man šodienas viesi ir Ligita un Baiba. Tā, beigšu šērot. Un tā, vai jūs mani dzirdat, Ligita, Baiba? Čau! Es tevi dzirdu, jā. Ligitai mikrofons kaut kas bija... Tā, es pastīšos, varbūt ir... Aizslēdz mikrofons, vienu mirklīt Ligitai. Tuliņās, pastīsimies. Tā. Jā, nu, tagad vajadzētu Ligitai mēģināt. Jā, ir tagad. Super. Jā, var man dzirdēt arī, ja? Var gan. Ok, super. Redzēt arī var, ļoti labi. Nu, okay, pirmais jautājums varbūt no manis, pavisam īsti pastāstiet, ar ko jūs nodarbojaties un kā jūs nonācāt līdz atziņai, ka BIM ir nepieciešams interjeru projektiem un kāpēc vispār tas ir būtiski, piemēram, pasūtītājiem? Jā, nu sveiki visiem, kas ir pieslēgušies. Jā, prieks, ka esat šeit. Mēs ar Baibu, mēs esam partneris, esam dibinājuši mūsu interjeru projektēšanas zīmolu Brook Interior Architecture. Darbojamies kopā jau 9 gadus, bet jā, kopumā mēs vispār praksi mums ir pieredzes jau vairāk kā 12 gadu. Mēs nodarbojamies tieši ar šo te interjeru projektēšanu sākot no plānojuma līdz pat, principā pilna cikls, jā, līdz pat visām apdarēm un arī dekoriem, ja klients vēlās. Un vienkārši šajās te, procesā un gadu gaitā sadarbojoties ar dažādiem klientiem, attīstītājiem, tā skaitā un būvniekiem, ir skaidrs, ka dizaineru, diemžēl, mēdz piesaistīt viņš pa vēlu tajā procesā, vai arī viņš tiek izslēgts no tā loka, kur ir projektētājs, teiksim, arhitekts un inženieris, un tad kaut kādam dizaineram tur jāmēģina lavierēt ir starp tiem atlikumiem, kas tur paliek, tur failī un tas. Kaut gan beigās jau tomēr ir tā, ka tieši tā dizaina sadaļa, kas ir tā detalizācija, un pēc kā, kas ir tas arī, ko pēc tam tas gala lietotājs redz, ka tā ir tieši tā dizaina sadaļa, kur mēs to detalizācijas pakāpi nodrošinam gan būvniekam, ko ir vieglāk realizēt, viņam ir vairāk skaidrs, ja, kur ir kādas instalācijas un apdars jādara, jāliek, un kad ir viss savietots. Un tad no tā mēs esam šobrīd arī sapratuši, ka šīs te vecais saucamais workflow vairs nestrādā un nav efektīvs, jo tas aizņem ļoti daudz laika. Mums ir partneri no Londonas, ar ko mēs esam izveidojuši tādu kopīgu zīmolu Brook BIM arī. Un tātad kopā ar viņiem mēs šobrīd veidojam to savu arī workflow, kur mēs integrējam kopā visu šos procesus, gan arhitektūras projektēšanu, gan inženieru projektēšanu, gan dizaina sadaļu jau no pašiem pirmiem soļiem. Un ka visi šie speciālisti ir principā vienāda līmeņa, nozīmīgums viņiem ir, un viņiem ir jāspēj sadarboties, un lai to tieši tas sadarbošanās ir tas atslēgas vārds, kas ir nozīmē kvalitatīvu BIM procesu arī. Es varbūt varu piebilst to, ka tātad mēs iepriekšēji, kā interjeru dizaina arī mēs strādājam ar 3D modeļiem. Bet 3D modelis, uztaisīt 3D modeli, tas nav tas pats, kas BIM. To galvenais ir saprast, ko nozīmē tas Building Information Modeling un ko nozīmē vienkārši 3D modeling.
Un tas, ko Ligita stāsta, kas ir tas mūsu workflow, tad pirms, teiksim, kaut kādiem 2-3 gadiem vēl strādāja tas, ka mēs būvējam, teiksim, 3D modeli vienā programmatūrā, tad mums ir rasējumi, kas ir, teiksim, plāni, un tur ir ietilps visādi apgaismojumi plāni, un viss, kas ir, teiksim, lai varētu objektu uzbūvēt. Tad, un arī vizualizācijas tiek taisītas atkal citā programmā. Un tad mums ir ļoti augsta detalizācijas pakāpe tieši uz šīm bespoke, pieņemsim, mēbelēm un materiāliem un apdarēm. Un mēs taisam arī specifikāciju tabulas. Un tas bija tas mūsu process visu laiku. Bet tagad, kā tie projekti ir palikuši lielāki, tīpaši attīstītāju projektos, tā sistēma vairs nestrādā, ka tev ir dažādas programmatūras, visa informācija ir izkaisīta, un tajā brīdī, kā attīstītājiem vai kaut kādam lielākam projektam notiek kaut kādas izmaiņas, tam ir grūti izsekot līdzi. Tātad BIM nav modelis, BIM ir visa informācija, tā ir darba metode, uz kuru ir jāpāriet, principā, lai viss būtu, tas saucamais workflow būtu vienā vietā, lai mēs tā kā nodrošinātos pret tām kļūmēm būvniecības laikā, principā. Nu, tas tāds mans varbūt. Jo tas arī, teiksim, ko man liekas bieži jauc, jā, ka BIM tiešām nozīmē tikai tur uzmodelēt, katrs uzmodelē atkal savā softverā, tur savu modeli, saliek visu kopā kaut kādā platformā un pārbauda clashus, bet tas ir tikai kaut kāds viens basic tāds punkts, patiesībā tās un vispār mūsdienās pie tā, kādas ir prasības un normatīvi vispār būvējot jau, un lai tas būtu efektīvi, gan pasūtītājiem, gan lai būvniekam būtu skaidrs un informācija tik nodota. Tur īsti vairs nevar darboties tā katrs pa savam. Arī arhitektiem šī ir ļoti bieži tā problēma, ja, ka arhitekti tur arī uztaisa kaut kādu savu to variantiņu, ja, tur savu modelīti, inženieri uztaisa savu modelīti, un tad beigās kurš to visu sabalk kopā. Un tieši tā informācija, ko tu izvelc no tā modeļa, kas noder arī būvniecības procesā, lai tas būtu tāds vairāk plūstošs, ja, nevis tagad sākās kaut kādas saraustīšanas, jo pieredzi bijuši, tātad, mēs sadarbojamies, arhitekti, viņi it kā uztaisa to arī 3D, saliek trimblā, viss ir salikts, bet viņi mums sūta 2D, DVG failus, ja. Un tad viņi paši tur tajos 2D failos strādā, kaut ko tur maina, neapdeito to 3D modeli, tas ir tāds, tā kā tev it kā, tu nemāk, kā nepareizi lietot to rīku, varētu teikt. Jā, vai man liekas, vietā ir tas, kad nav tās būves informācijas klāt. Principā tas ir tas building information, kad tur pietrūkst it kā arhitekts uztaisījis, varbūt arī 3D modelis ir super detalizēts, viss ir ok, bet tad tu paskaties un tur īsti nekādas informācijas nav. Tas ir visi, tur ir vienkārši standard structure, vai tur pieņemsim, ja būtu jābūt šām specifikāciju tabulām, kam būtu jāizriet no modeļa, tātad nav neviens tur vispār, tur pietrūks, nekas nav skaidrs, kas tas tāds par ražotāju, vienkārši standarti kaut kādas lietas samestas, kas, tas vairs nestrādā. Skaita manuāli, pēc tam arī joprojām. Laikam vietā jautājums ir no Katrīnas un Sergeja. Skatoties no jūsu kā interjera dizaineru skatu punktā, kāpēc ir vērts investēt tajā, kad ir tas BIMs tajā projektā, un kāpēc jūs tajā investējāt, un teiksim, kādas ir tās priekšrocības, vai ir kaut kādas situācijas, kad no tā nav jēga un tas neatmaksājās, vai tomēr tas ir vēlams visos projektos? Es domāju, ka jebkurā gadījumā, vai tas ir arī mazāks vai lielāks projekts, ir jāveido tā sava, pieņemsim, ja tu esi interjera dizainers vai arhitekts, tāpat ir jābūt iekšējai sistēmai, kur jau ir jāstrukturizē, arī jau jāmēģina strādāt it kā pēc kaut kādiem parametriem. Bet es domāju, tas rīktīgi atmaksājas no tāda attīstītāja viedokļa. Tur nevar vairāk. Tas, ko es kaut kad minēju jau iepriekš, man liekas, ar Jāni bija saruna, ka ja attīstītāja projektā parādās jau tur 100 dzīvokļi vai kaut kādi šie lielie apjomi, tu pietiek 50 koordinācijas, tu bez BIM koordinācijas un bez šīs informācijas tos projektus vienkārši nav iespējams realizēt. Vai arī šie projekti ir ar lieliem riskiem un daudz kļūdām.
tu nevari izsekot arī šīm izmaiņām līdzi. Tagad tas ir tas svarīgākais punkts, kad varbūt no sākuma arī tam attīstītājiem vai būvniekam liekas kaut kāda tā investīcija no sākuma, teiksim, tajā BIM koordinēšanā un tas, ka visi strādā BIM sistēmā un vēlams vienotā programmatūrā, teiksim, arhitekti, inženieri, dizaineri. Varbūt viņam no sākuma liekas, ka tā ir lielāka investīcija, bet es domāju, ilgtermiņā tas sāk atmaksāties uz tām kļūdām. Kad, uz kļūdām un termiņiem, jā. Termiņi, nav clashi, ir kaut kāda vienota savstarpējā komunikācija ar visiem profesionāļiem. Tā kā, tas ir to vērts pāriet tomēr uz tādu skaidrāku sistēmu, un kad tie nav tikai 3D modelīši, un tur ir par katru lietu. Protams, ir arī tā galējība, ka, teiksim, mums ir arī tā situācija bijusi, kad pasūtītājs ir ielicis, teiksim, kad interjeru dizaineram ir jānodod tagad tur, IFC failu, un tur ir jābūt arī tur kaut kādam BIM, bet pašiem viņiem nav skaidrības, kādā detalizācijas pakāpē tad tas ir jāizstrādā. Un arī vai ir jābūt, vai interjeru dizainerim jāiesniedz tur savi BIM failu un visa informācija, bet arhitekts un atkal structural engineeri nav izdarījuši savu to darbu. Tad arī vai tam ir jēga? Tagad tas vēl arī diskutējams, cik lielā detalizācijas pakāpē un kāda izpratne ir tam pasūtītājiem par to, kas ir tas BIM un kam tad ir jābūt. Nē, arī tas, ka nav obligāti visiem jāstrādā vienā softverā, jo to visu var savietot attiecīgajās platformās. Tāpēc tas, man liekas, arī ir tāda lieta vienkārši no kā baidās parasti visi speciālisti, jo viņi saka, nē, mēs tur nestrādājam Revitā vai mēs nestrādājam Arhikadā, un tāpēc mēs to nevaram tagad. Bet, tad, piemēram, mūsu Londonas partneri, viņi tieši to var nodrošināt, ka viņi samanedžē šos te dažādo izejas failu savietošanu vienā kopējā platformā, un tad tur jau veidot šos te no 3D uz 2D arī tālāk visus failus, kas ir tad, neierobežot to. Lai ir tas tā BIM koordinēšana, teiksim, varbūt, kad katram ir savs workflows, varbūt vēl kāds vēl strādā kaut kādā SolidWorks, bet galvenais, lai pēc tam, ja ir tas lielāks, tas ir tieši uz kaut kādiem lielākiem projektiem, kad ir šī koordinācija un kad ir tad viss, principā arī ko Jānis arī dara, kad ir šie clash detections un ir tie savietotie. Varbūt tiem, kas nezina, ko tas nozīmē, tā BIM koordinēšana, clash detection, tā būtība tāda, ka visas projekta disciplīnas arhitekts, interjera dizainers, ūdensapgādes kanalizācijas projektētājs, viņi rada šo informāciju šajā 3D vidē, tā skaitā ar to pievienoto informāciju, un tas ļauj iespēju to visu salīmēt kopā, un apskatīties, vai visam pietiek vieta, vai viss izskatās ok, vai tas atbilst pasūtītāji, piemēram, tur plānojumu, ko viņš gribētu, vai arī tur no interjera viedokļa. Un tad, attiecīgi, viens no tiem procesiem ir tas saucamais clash detection, kas skatās, vai tiešām tad visam pietiek vieta un nekas savā starpā nešķērsojās un nekrustojās. Ok, mums tad diezgan daudz jautājumu sāk krist iekšā, bet vēl daži no tiem, kas bija iepriekš uzdot, tāds diezgan interesants jautājums ir par atbildību. Mēs par to runājam arī laikam bišķīt. Kur tad īsti beidzas interjera dizainera atbildība un sāks arhitekta atbildība? Un it īpaši Kristīna prasa tieši par sarežģītu esošu apbūvi, piemēram. Kā jums liekas, kur ir tā robeža? Jebkurā gadījumā arhitekts ir atbildīgs par visām struktūrālajām lietām, un interjera dizainers nedrīkst nekurā pārsniegt šo robežu. Un galvenais tāpatās projektā noteikti būs arhitekts un arī inženieri. Bet tas, ko mēs redzam Latvijā, ka tā kļūda ir tā, ka tas ko Ligita minēja, ka tas interjera dizainers, mēs esam arī tā kā interjera arhitekti un Ligita ir spatial designer, kad viņš nav pieaicināts sākumā, teiksim, projekta izstrādes sākumā, kad notiek tā funkcionālā plānošana, un tad kopā ar arhitektu viss notiek, un tad arī kopā sadala tās atbildības, par kuru sadaļu, kurš ir atbildīgs un strādā kopā pie viena projekta. Jo tagad, īpaši Latvijā, ir tas, kad arhitekti uztaisa viena, notiek kaut kāda nekomunikācija,
interjeris strādā pie saviem failiem, izrādās arhitekts kaut ko ir izmainījis, interjeram atnāk pilnīgi kaut kāda cita informācija, un tad notiek tas... Arī starp tiem Jā, un kurš ir vainīgs konstruktoriem un tam. Jā. Bet nu jā, jāsaka vispār, jā, ka šīs arī dizaineru profesija vispār nav sakārtota Latvijā kā tāda. Ar atbildībām. Dizainers joprojām ir tāds mākslinieka statusā, kaut gan daži arhitekti paši arī jūtās kā mākslinieki, un tad nu, tāda disonance vispār veidojās, jā, jo arhitekti, nu, dažreiz, jā, viņi tur negrib tur atdot kaut kādus tur failus vai ko tur, jo tas ir viņu mākslas darbs vai kaut kas tāds, kas man liekas diezgan ridiculous, jo nu, tomēr mēs būvējam šo te kaut kādu būvi, ja, kas ir pasūtītāja nauda, un arhitekts bez būvkonstruktora arī nekur netiks tālāk. Ja? Nu, tad tikpat labi konstruktors arī var iespītēties un nedot viņam kaut ko. Nu, tā kā, bet, nu, un atkal ir tā galējība, ka Latvijā pēc reglamenta arhitektam ir jāparakstās pa visiem, ja? Kas arī nav pareizi. Tur mēs jau arī apspriedām tur citās diskusijās, ka katram vajadzētu atbildēt par savu šo te sadaļu, jo tad arhitekts nebūtu arī vienkārši noslogots ar tik daudz birokrātiskiem papīriem. Nu jā, un vienkārši šie te iesaistītie profesionāļi, nu viņiem vajadzētu vienkārši tās nodefinēt, nu Latvijā vajadzētu nodefinēt tās atbildības robežas un attiecīgi arī certifikācijas visiem un atrunāt līgumos noteikti, jebkurā projektā vienalga liels, mazs projekts, katram ir jāatrunā līgumos savas, kas ir prasīts. Nē, tas jau būtu nodefinēts, tad vienkārši, nu, in general, tā kā dizainers dara to, arhitekts dara to, inženieris to, būvkonstruktors to, būvnieks to, un ka tur nenotiek kaut kādas improvizācijas, ka tiešām beigās no dizainera prasa sienu pīrāgus un arhitekts to laiku tur kaut kur peld, kaut kur. Nu jā, tā kā Nu, okay. Ejam tālāk. Bišķīt tāds tehniskāks laikam jautājums ir no Kristīnes. Cik svarīgi ir šī precizitāte jūsu darbā? Nu, respektīvi, Kristīne sevišķi min par esošām, piemēram, šiem vēsturiskām ēkām, un cik jums ir jābūt savā darbā precīziem pret to, kas ir, piemēram, dabā, vai vienmēr mums vajag tur precīzi uzmodelēt tā kā ir dabā, vai arī tomēr jums ir kaut kādas pieļaujams pielaides? Redzēju arī iepriekš bija kaut kāds tāds jautājums, bet tas, ko mēs vienmēr, vismaz mūsu projektos, es iesaku netaisīt neko aptuveni. Nekad vienalga tā ir, teiksim, vēsturiska ēka, tad ir jābalstās uz datiem. Tātad tagad ir ļoti attīstīti šie skenētie dati un point cloud, tātad ir jāveic uzmērīšana, ir dažādi lāzeri šie pakalpojumi. Un, principā, jo detalizētāk tu pats no sākuma, teiksim, uzbūvē šo modeli un tu balsties uz pareiziem datiem, jo vēlāk būs, vieglāk, tu izvairies no problēmām, tu samazini riskus, teiksim, tajā procesā. Protams, ja tas ir varbūt kaut kāds konkurss vai kur ir kaut kādas konceptuālas lietas jāiesniedz, varbūt tad var darboties tiešām varbūt kaut kā uz kaut kādiem pamata informāciju, bet arī atzīmējot tad savos, teiksim, piezīmējot, ka šis ir balstīts uz iesniegtajiem datiem vai izmēriem, un tad šis modelis ir uztaisīts tā, neizmantot to, teiksim, don't use it for construction purposes vai vēl kaut ko tādu, bet mēs nekad nesākam neko arī konceptuāli vai pirmos arī tos pašus 3D pamatus, kā mēs veidojam, mēs nekad neko nezīmējam aptuveni, jo detalizētāk mēs sākam no sākuma, tagad arī mēģinam tiešām arī vadīt tādu to informāciju, tas sanāk, lai to arī uztaisītu to vizualizāciju, to bildi, mēs nebalstamies uz kaut ko aptuvenu, mēs izvēlamies tieši šo materiālu, tieši šo akmeni, tieši šo apders materiālu, un tieši to mēs arī liekam, paredzam, sarakstam, tieši tātad šī BIM, ko nozīmētu BIM, tas ir tas, ka ja mēs liekam šo, tur pieņemsim tur 100 dzīvokļi, mēs liekam noteiktus tur, paņemsim to pašu veco labo podu vai izlietni,
Tātad mēs atrodam ražotāju, mēs uzreiz liekam modelī. Modelī ir šī informācija. Tātad būs šīs ražotājs, tādi un tādi izmēri, tas, un tad tā ir tā BIM informācija. Un mēs mēģinām darīt to jau no paša sākuma. Un par to ģeometriju skaidrs, ka vēsturiskās ēkās kaut kas būs pašķībāks un tā, bet tas ir tā nianse, ko varbūt vajag tā kā piefiksēt, bet arī mūsu rasējumos vienmēr, kad mēs pārējām jau uz detalizāciju un rasējumiem priekš ražošanas, tad arī, teiksim, ir šī atzīme, ka, protams, pirms esošām ēkām, pirms izbūves veikt šo pirms ražošanas veikt šo pārmērīšanu. Bet ļoti reti, kad mums ir bijis tā, kad ir kaut kāda baigā kļūda radusies kaut kādā procesā. Bet arī tieši tāpēc, kad arī attīstītāji mēdz strādāt ar esošām būvēm, ja, teiksim, kas nav jaunas un arī mēdz būt šķības, ja, un pēc noteikti, ka tur būtu jāizmanto šī te lāzera skenēšana un viss arī, lai maksimāli precīzi jau startā būtu tie izējas faili, uz ko tad tālāk, lai pēc tam nav brīnumi kaut kādi, ka tur ir kaut kas jāpārzīmē vai jālabo. Tā kā man sanāca, piemēram, arī to pašu Rīgas pilī darboties un taisīt modeļus, nevienmēr, teiksim, ir jāizvērtē, kam jums tā augstā precizitāte vajadzīga. Un ir arī ļoti daudz dažādas metodas, kā var iegūt esošās situācijas datus. Tur, piemēram, ir tāds apps, saucās Polycams, kas ļauj jums ar telefonu ieskanēt, un tur precizitāte nebūs tik augsta. Bet lielā daļā gadījumu tas, principā, pietiek, bet jums vajag atkal augstāku precizitāti, tad jums dar šie 3D uzmērījumi. Un atkal nevienmēr visu ir jēga modelēt, jūs varat kaut kādu informāciju iegūt tikai no tie punktu mākoņiem. Jāsaprot, ka modelis, principā, līdzīgi tikai, protams, krietni detalizētāk, līdzīgi kā rasējumi, tas tomēr ir kaut kāds, teiksim, aproksimācija tam, kas ir dabā. Viņš nekad nevarēs atbilst 100% tam, kā ir, es atceros Rīgas pilī, tur bija prasība modelēt šuvis. To nevar šī brīža rīkiem izdarīt, šuvis ķieģeļiem modelēt. Ja, bet tad mēs izmantojam kādas citas metodas, tur meši un tādas lietas, kur mēs panākam to rezultātu, kas pēc tam der, piemēram, tālākajā procesā. Tā, kas mums vēl no tiem jautājumiem, kas bija iesūtīts pirms tam? Varbūt, teiksim, par to, kas, ja mēs skatāmies no mazu uzņēmumu perspektīvas, Sergejs prasīja, vai tas ir saprātīgi ieviest BIM mazā uzņēmumā? Jā, es redzēju jautājumu. Jo tieši patiesībā, jo labāk būs sakārtots arī tas BIM process, jo īstenībā tev vajag mazāk cilvēkus. Tev nevajag tur 10 tehniķus, kas tad tev strādās, teiksim, 2D, pie 2D plāniem. Ja tev ir šis BIM process sakārtots, tu patiesībā pie viena projekta var deleģēt mazāk speciālistus, kas efektīvāk strādās. Labi, ķeramies īstenībā pie tas ir arī tas izmaksu jautājums tādā ziņā, kad liekas, ka BIM ir sākotnēji, tā ir investīcija, bet ja tu paskaties pēc tam visu to būvniecības procesā vai projektēšanas procesā, cik tur sadedzina vienkārši laiku un resursu, jo vienkārši ir tādā kaimināmajā variantā viss notiek. Atceros, kad es meklēju arhitektu savai mājai, es arī paprasīju vairākus piedāvājumus, un beigās sanāca tā, ka arhitekts, kurš izstrādā šos projektu BIM vidē, viņš iedod tādu pašu cenu kā tie, kas 2D, bet es sapratu, kāpēc, jo viņam process bija, būtībā viņš uzzīmēja uzreiz no tā izģenerējās rasējumi, specifikācijas, un skaidrs, kāpēc viņš to var atļauties, jo viņš ir sakārtojis savus procesus tā, ka savukārt rezultāts ir priekš manis ir daudz labāks, jo es pat, piemēram, nelielā būvē varu pēc tam savietoties, pārbaudīt, vai visam pietiek vietas un tam līdzīgi. Man liekas, tas, ko mēs nerunājām par to, ka ja tas BIM modelis ir un ka tas jau pēc tam nodara arī tajā ēkas eksploatācijā un ir pietiekami daudz pēc tam uzņēmumu, kas ievieš to, ka viņi var izmantot šo informāciju ēkas uzturēšanā. Tātad visi šie apsaimniekotāji, kompānijas attīstītāji, kas ir balstīti uz tiem, ka nevis pārdod, teiksim, īpašumus, bet viņi izīrē īpašumus, tad viņiem šī informācija noderēs vēl uz priekšu vairākus gadus, ja būs kaut kādas izmaiņas vai kaut kāda labojuma tajās pašās visās saucamajos mechanical engineering un plumbing sadaļā,
kad, ja šī visa informācija ir, kaut kas notiek ar kaut kādu sistēmu, tad eksploatācijas laikā arī, pēc tam viņi var atgriezties pie tā un saprast. Jāsaprot, ka modelis tikai viena veida informācija BIM procesā, arī, piemēram, strukturēta datubāze, kā Excelīts, ir bieži vien daudz noderīgāks tajā apsaimniekošanas procesā, bet savukārt tas Excels arī bieži vien nāk no šiem modeļiem, jo tur ir kaut kāds elements, kas atrodas noteiktā telpā. Viņam ir noteikti kaut kāds tips, viņš noteikti kaut kādu informāciju saturu, kas nodara pēc tam apsaimniekošanā. Un tam nevajag, piemēram, ļoti augstas precizitātes modeļus. Jā, tieši tā. Un arī mums jau arī tas pats ir, kas iepriekš, kā mēs darījām, mēs šīs Excel tabulas taisījām atsevišķi. Un tad tas bija tas process, tātad, kad mēs atsevišķi taisam 3D modeli, atsevišķi taisam vizualizācijas, atsevišķi taisam rasējumus un atsevišķi taisam šīs specifikāciju tabulas, kas ir nenormāls darbs. Un ja tev ir 30, jau sākot tur 30 dzīvokļu, un visos ir jāsaskaita rozetes, tātad šīs elektrības slēdži, tad tas īsti, tad tur uzreiz rodas kļūdas, tas ir cilvēku darbs. Tā, ja tas būtu viss jau sākotnēji savadīts un viss, un arī kaut kāda datu nomaiņa ir vieglāk, piemēram, kaut kādas izmaiņas, kas ir jāveic šajos lielos objektos. Tas ir tas, kas, tas ir tas bonus, jā. Labi, ķeramies pie jautājumiem, kas ir čatā. Vēlreiz atgādinu, ka droši uzdodiet, jau ir diezgan daudz iekrituši tie jautājumi uzrakstīti. Pirmais tur bija tāds, kā pārliecināt dalīties ar BIM failiem. Labākais veids ir iekļaut to prasību līgumā, jo bieži vien ir situācijas, kad, teiksim, ja to nepaprasa pasūtītājs, tad tas ir kā pamats vai prasīt papildus naudu, vai arī tad, protams, tas nav īsti loģiski. Tas visiem palīdz, tam pašam arhitektam, interjeru dizainerim, kad dalās. Bet, tā, man liekas, tad būtu tāda, nebūtu labā prakse, jā. Priekš kam tu taisi to modeli īsti, tad. Jā. Vispār. Bet, jāatcerieties, ir bijuši ietilpīgi arhitekti, kas nesūta to bet tur arī, man liekas, tā problēma, es saku, tā kolaborācija ir tas atslēgas vārds, un šobrīd Latvijā mēs redzam, ka tas ir rītīgi klibo, tieši šī sadarbība. Katrs joprojām ir baigais individuālists, katrs pa sevi izdara savu daļu un neinteresē, ko dara nākamais. Tā nevajadzētu. Vajadzētu iet uz to, ka mēs visi esam speciālisti, mēs gribam iegūt labāku rezultātu un nodrošināt mūsu kopīgajam klientam labāko cenas un termiņu attiecību, pa ko tad mēs arī tad ceļam savu reputāciju un attiecīgi cilvēki gribēs vairāk mums strādāt, tā kā, loģiski. Un tas, kad ja tas ir lielais attīstītājs vai kaut kāda komerciālai projekta, kad mēs kā dizaineri, mēs domājam par to lietotāju. Kurš tad būs tas lietotājs? Vai mēs gribam, lai cilvēki apkārt staigā un sūdzās par to, ka kaut kas nav objektos un mājās un šīs komerciālās telpās, kur mēs paši sabiedriskajās telpās mēs paši pavadam laiku ar ģimenēm un tā, mēs taču gribam radīt to labu vidi, tāpēc tas būtu tas pareizais pieejams, ka visi strādā kopā. Ieskaitot arī, starp citu, mēs nepieminējām arī tos pašus pilsētu, kas jau vidēs, teiksim, landscape architecture arī, arī tas arī ir varbūt BIM sadaļā. Nāk klāt, arī BIMā var strādāt un jau domāt arī par tādu saucamo starp. Teiksim, ja tas ir attīstītā projekts ar kaut kādām ēkām, jau tad ir tiek plānota arī šī vide, kas ir jau starp. Jā, infrastruktūra starp to, jau viss kā tāds komplekss, jā. Ok, Anita prasa, kādu pakalpojumu nodrošina Brook BIM? Un vai jūs strādājat tikai ar tiem projektiem, kur paši esat interjeru dizaineri? Brook BIM, ir tātad mēs piedāvājam šo te palīdzību ar visu BIM workflow, sākot tātad, vai tas ir projektētājs, arhitekts, kuram vajag arī palīdzēt salikt viņa BIM procesus pareizāk. Kopā ar mūsu Londonas partneriem, tad mēs šo pakalpojumu nodrošinām tādā veidā. Un nav obligāti, ka mēs arī paši tā esam arī to dizaina sadaļu, bet tas arī ir, ko mēs piedāvājam arī šajos ietvaros. Tas ir viens no mērķiem, kad principā jebkurš projekts, ko mēs tagad, teiksim, pēdējā gada laikā arī mums ir bijuši tādi diezgan
interesanti projekti, un mēs esam sapratuši, ka mēs turpināsim strādāt mēs tikai paliksim labāki tieši un strādāsim tikai ar BIM, izmantosim BIM un sakārtosim savu sistēmu. Un, jā, tas ietilpst viss cikls, tātad arhitektūra, dizains, bet jā, tam nav jābūt arī, kad tas dizains var būt izstrādāts arī ar kādu citu partneri. Tas nav obligāti mūsu pakalpojums. Jā, var ieiet brookbim.lv, mūsu mājaslapā, tur var apstīties, iepazīties arī vēl detalizētāk. Es skaitā arī mūsu partneriem viņi veido šobrīd arī tādu savu automatizācijas aplikāciju, kas no to punktu mākoņu jau automatizē to procesu, dabon ārā jau modeli, kaut kādā jau pakāpē, uz ko tālāk var gatavot arī vispārējo. Reku, jūs minat, ka jūs tā kā jau aktīvi lietojat to BIM jautājums no Lienas, vai interjera vizualizācijām jūs visus modeļus veidojat BIM vidē? Tas mums ir šobrīd vēl tāds sāpīgākais punkts par tām vizualizācijām, jo mēs saprotam, lai vienkārši, tā kā mēs taisam, mums ir tā detalizācija interjeram vajadzīga diezgan augsta, tad atkal tie modeļi paliek ļoti smagi. Un, mēs domājam runāt varbūt ar software developeriem vai kaut kādus, arī domāt varbūt kaut kādu pluginu programmēšanu pašiem, kas varbūt kaut kā samērģo šīs lietas, jo man tas visu laiku bijusi tā problēma, kad, lai tu iegūtu labas, realistiskas vizualizācijas, tur daži vēl joprojām taisa arī 3D Maxī, kas ir vispār, tad tu nevar tā dabūt ārā, tu tā kā pārmodelē pēc tam pa jaunam, lai to jau rasējumos tu dabūtu to iekšā. Tas vispār kaut kāds ažgārnas variants. Mēs varam padalīties to, ka lielākoties iepriekš vismaz 6-7 gadus mēs strādājam tā, ka mēs daudz ļoti detalizēti zīmējam SketchUpā. Skatījos, ka šeit arī ir Kārlis, kas pārstāv SketchUp. Tātad mēs ļoti ilgstoši strādājam SketchUpā un renderējam šās vizualizācijas ar chaos vīrei, kā saka. Bet tagad mēs arī pārējām un testējam vairāk, lai mēs varētu maksimāli daudz strādāt Archihadā. Tātad Archihads ir tas, kas tātad ir šī mūsu BIM sistēma, mūsu izvēlētā programmatūra ir Archihads. Jo vienkārši visi mūsu partneri arī strādā Archihadā vairāk, bet, kā jau minējām, tad katram ir savu programmatūru, kā viņš strādā, tad Revits arī un, man liekas, SolidWorks. Tātad, bet jā, mēs tagad vairāk sākam domāt, kā mēs optimizēsim to vizuālo, bet jā, iepriekš mēs vairāk darbojāmies ar SketchUp un arī SketchUps arī piedāvās tagad, es saprotu, kaut kādu AI integrāciju, ka varēs kaut ko uzmodelēt arī vizuālo, bet, jā, tas vēl tāds sāpīgs jautājums mums ir, ko mēs domājam, kā dabūt to rezultātu. Jā, Jelenas jautājums, višķīt jau par šito runājam, jums droši vien ļoti saistoši jautājums, vai ir kādas idejas vai ieteikumi, kā strukturēt interjera dizainera profesiju? Droši vien varētu nozīmēt standartizēt, vai ne? Jā, mēs īstenībā sapratām, ka dizaineru savienība kaut ko mēģina strukturizēt jau 20 gadus un ne pie kā nav nonākuši. Diemžēl, kas ir diezgan žēl. Un tāpēc, var pačukstēt, ka mēs arī te veidojam tādu tā kā dombiedru grupu, kur šis jautājums arī tiks tā kā celts gaismā. Tā kā, ja ir interese īstenībā un kaut kādi ieteikumi, droši var pēc tam sazināties arī ar mani, un es sakonektēšu par to vienkārši, kā mēs veidojam šo te noformēsim to paku ar priekšlikumiem un arī mēģināsim vienkārši to bīdīt uz priekšu, jo man liekas, tas vairs nevar to tā atstāt. Man liekas,
enough is enough, kad tas viss ir, jo arī, kā mēs arī diskutējām pirms tam, ja, kad citādi arī tirgus vienkārši ir diezgan sačakrēts no tāda viedokļa, ka ir cilvēki, kas vienkārši iziet tos kursus kaut kādus un ir sev sauc par dizaineriem, un ir tādi cilvēki kā mēs ar Baibu, kas ir mācījušies, mums ir maģistra grādi, ja, skolās par dizainu. Baiba ir iegūsi maģistra grādu interjeru arhitektūrā Anglijā. Es esmu maģistra grādu iegūsti pat Latvijā, Mākslas akadēmijā, vidas dizaina nodaļā. Bet, teiksim, tādam gala klientam, viņš jau nesaprot to, varbūt. Tu saki, es esmu dizainers, un tu saki, ka tu esi dizainers, ja? Un viens tur dara to, un cits dara pilnīgi kaut ko citu. Tā kā, es domāju, tie vispār, kas iet tos kursus, viņiem, līdzīgi kā vārds arhitekts ir aizsargāts, ja, ka tu nedrīksti īstenībā sev saukt par arhitektu tā patvaļīgi. Tā arī interjeru dizainers, vai interjeru arhitekts būtu jābūt kā aizsargāts tā kā nosaukums, un tie, kas iet tos kursus, jā, viņi var būt interjeru noformētāji, interjeru dekoratori, kaut kas tāds, ja, jo būsim godīgi, ko tu vari pat 3 mēnešiem, tu nevari iemācīties par kaut kādiem būvniecības, teiksim, normatīviem, būvniecības principiem, tas nav fiziski iespējams, jo tur par 300 eiro tu tur apgūsti tur tādu. Tieši Anitai jautājums par būvniecību. Anita raksta, ka bieži vien būvniecība iet pa priekšu projektu labojumu ieviešanai. Kādā veidā, kas ir tā jūsu komunikācija ar būvnieku, viņa vispār ir, un kā jūs nodrošināt to, ka jums droši vien un tām iesaistītām pusēm ir pēdējā aktuālā informācija versija? Mums ir īsti, tas ir mums īsti pa priekšu, viņi nevarētu iet. Mums parasti ir drīzāk tā, ka mēs, tad autoru uzraudzības kārtībā, ja būvnieks tur kaut ko sāk atrast, ka tur kaut ko nevar izpildīt vai kaut ko, tad mēs vienkārši mēs apsakojam objektu, mēs esam apsakojuši objektus tur, pat... Bet, principā, ja jums ir projekts, ja jums ir projekts ar būvniekiem, tur vajadzētu arī atrunāt tās lietas, kad, ja būvnieks kaut ko izdara uz savu galvu vai viņš skrien kaut kur uz priekšu, tad tā ir atkal viņa atbildība, jo kurš tad to varēs izsakot, kurš to ir izdarījis. Un drīzāk, mums īsti tā nekad nav bijis, mums ir vairāk tomēr, kad mēs īpaši lielākiem projektiem viss ir atrunāts, kāda ir tā secība, kad tiek iesniegts kaut kādas izmaiņas, tiek veikts, un īstenībā ir bijis drīzāk tā, kad būvnieks redz, ir kaut kāda radusies kaut kāda situācija, viņi uzreiz ziņo mums, labojam, taisam, mēs uztaisam korekcijas. Vai meklējam risinājumu, uztaisam korekcijas, apstiprinam ar klientu, un tad būvnieks viņas realizē. Ja nē, tur var rasties diezgan liels problēmas. Daudz pārfrāzēšu to jautājumu. Teiksim, ja jūs saņemtu no būvnieka šos modeļus, jūs viņiem tā kā uzticaties 100%, vai tomēr jūs braucat uz objektu un pārbaudat, vai tas, kas ir atsūtīts, jums atbilst realitāte? Jā, viņš, piemēram, saka, reku, tas ir modelis, kas ir tā kā as-built, kā uzbūvēts. Reku, ņemiet, taisiet savu interjeru. Nē, mēs, lielākoties mēs visus savus objektus apsekojam. Mēs viņus apsekot tik un tā, jā. Jā, mēs viņus apsekot, mēs neko liekas, pat nav īsti tā bijis, ka mēs kaut ko tā esam tikai uz tādu virtuālā, mēs apsekojam, jā. Es domāju, pareizi darat, zinot to, kādā veidā top tie as-built modeļi, vispār modeļi, tā atbilstība dabai, viņa nekad tāpat nebūs 100%. Tas ir pilnīgi skaidrs, un otrs ir, kad tā atšķirības var būt grandiozas. Ja viens var nosaukt as-built kaut ko, kas pilnīgi neatbilst tam, kas ir realitātē, cits varbūt ir ieguldījis milzīgus resursus, jo, pieksim, tā modeļa atjaunošana būdara fāzē, viņa ir ļoti sarežģīta un laikietilpīga. Es domāju, priekš interjera varbūt, teiksim, paši gala iekārtas un visu to gala var piedzīt diezgan tuvu tam, kas ir realitātē, bet, teiksim, tas, kas ir zem kaut kas neredzams, bieži vien tur ir audzis tādā ziņā, ka neviens nezinīs, kā tur ir uzbūvēts. Jā. Bet tas īstenībā arī tas, ko mēs kopā ar mūsu Londonas partneriem arī tā kā palīdzam updateot šos te BIM modeļus real-time būvniekam tieši,
un tad visas tās detaļas arī ir kaut kādas, tas tiek updatēts, tie 3D un 2D detaļi ir redzami, kurā vietā. Caur to OpenBIM, tātad tu vari, tātad būvnieks arī būvlaukumā, viņam ir real-time izmaiņas, un viņš var redzēt arī visus mezglus un skatīties. Un, protams, tas atkal atkarīgs, kāds ir būvnieks, un vai tas viss tiek, par to arī jautājums, vai tā digitalizācija Latvijā, gribētos īstenībā dzirdēt vairāk arī no būvniekiem kaut kādas situācijas, tad kā viņiem sanāk darboties ar šiem modeļiem un tā. Līdz šim mēs esam dzirdējuši, ka būvnieki tā kā baigi neskatās tos modeļus, bet tas tieši tāpēc, ka viņi neredz to jēgu, viņi nespēja tur noorientēties, viņi tur neredz to informāciju, neredz tos datus, viņiem ir 3D modelis un ir kaut kāda 2D faila PDF-ā. Tas, ko mēs kopā ar partneriem nodrošinam šis BIMX platformā, ir, kad modelī uzreiz ir punkti, kur ir detaļas, tu uzspied uz tā punkta, tur aiziet uzreiz uz to attiecīgo lokāciju, attiecīgo mezglu zīmējumu, un tas mezgls ir ņemts no tā 3D modeļa, nevis tā kā šobrīd ir lielākoties ir atsevišķi kaut kāds mezgls, tu nezini, beigās tas būvnieks nezina, kurā vietā viņš vispār no kurienes ņemts, vai tas mezgls vispār nav iekopēts no kaut kādas, nezinu, mājaslapas, tur kaut kāda standarta. Un tad, protams, ka viņš tur sāk improvizēt, vai ne? Tur, jā. Nu jā, teiksim, būvniekam jau visbiežāk nav tas mērķis izgatavot tādas modeļus, kas ir atbilstēji realitātei. To parasti pieprasa pasūtītājs. Jā. Būvnieks var izmantot, iegūt no tiem modeļiem savas lietas, tur, piemēram, tāmēšanas, iepirkuma laikā vai organizējot būvdarbu procesu un tādas lietas, bet bieži vien viņiem absolūti nav interesi mēģināt uzturēt un izveidot tos as-built modeļus. Tas parasti ir pasūtītāja uzstādījums. Un tad arī tur ļoti, jūs paprasīsiet vienkārši as-built vienā teikumā, jūs nekad nesaņemsiet kaut ko, kas visdrīzāk ir pietuvināts realitātei. Jā. Tur tomēr arī jāpiedomā, kādā veidā tas tiek prasīts, kā organizēt vispār to procesu, to informāciju iegūt par to, kas ir realitātē. Okay. Tad bija nolāks jautājums, vai pastāv papildus izmaksas uzturēšanā. Grūti spriest, kas ir domāts ar uzturēšanu, bet tā kā izņemot modeļu izstrādi ar arhitektu. Respektīvi, uzturēt viņu var arī būvdarba laikā, viņi var uzturēt arī tos modeļus arī apsaimniekošanas laikā. Tas, protams, kaut ko maksā vienmēr pasūtītājiem. Šobrīd pārsvarā, ko es redzu tirgu, ir, kad tiek gatavot tie modeļu apsaimniekošanai. Būvniecības pasūtītājs maksā par būvdarbu fāzes, to modeļu uzturēšanu un atjaunošanu, par apsaimniekošanu. Es teiktu, ka tur Latvijā vismaz pieredze nav sevišķi liela, Lielbritānijā viss citādāk. Tur ir, protams, lielāka pieredze, bet tā ir tāda arī tāda, pagaidām neīpaši, es teiktu, attīstīta joma tieši tā apsaimniekošana un uzturēšana. Jā, iPhone mums raksta, kādu programmu izmanto, lai veidotu šo kopīgo BIM sistēmu. Jūs jau, man liekas, pieminējāt gan Trimble Connect, gan BIMX. Tur nav tādu, ir vesela rinda dažādiem rīkiem. Jā, tur var dažādus jābūt. Ir rīki, kuros rada modeļus, autorīki, Revits, Arhikāds, tas pats SketchUps arī var būt rīks, ko izmanto BIM procesā. Ir rīki, kur jūs apskatāties modeļus, tur Trimble Connect, Dalux, Autodesk, BIM 360 un tā tālāk. Jā, ir rīki, kur jūs veicat kaut kādu veidu aprēķinas analīzi, tur tāpat klašu meklēšana, sadursmes meklēšana, tur Navisworks, Solibri, tad visādi citi aprēķina apgaismojums, tur ventilācija un tam līdzīgi. Tā kā tas rīku apjoms tur ir, un bieži vien vienu projektu ietvaros izmanto varbūt pat 10 dažādu rīku, lai būtībā sasniegtu to rezultātu, kas ir tā labāka būve, piemērotāka lietotājiem. Okay. Kārlis prasa, vai vairumā gadījumā tomēr, kad interjeru dizaineru darbs sākās ar as-built stadiju, tad vai dizaineram ir minimāli iesaiste ēkas arhitektūrā? Un tā, viņš saka, pasūtītājs nevis attīstītājs, bet gan privāta persona. Tā, ko mēs šo jautājumu saprotam. Jautājums, kā saistīts ar to, teiksim, vai jums ir pietiekoši ietekme uz to arhitektūru, kas, protams, ietekmē interjeru, vai kā jūs to redzat, varbūt, ka tas notiek krietni par vēlu visbiežāk, ka jums jau iedod teiksim, gatavu būvi,
vai tur, nezinu, pelēka apdara, un tad tikai jūs sauc iekšā, un jūs jau vairs nevarat ietekmēt to arhitektūru un no savas skatu. Kā kurā projektā, bet ir jau forši tie projekti, kur, ja tā kā mēs teicām, kad mūs uzveicina jau pašā sākumā, kur ir lielāka ietekme, tad kopā strādāt ar arhitektu, un, kā mēs minējām, Ligita ir vides dizainers, un tad mēs arī esam taisījuši kaut kādus konceptiņus vairāk, kas, konceptuāli mēs varam taisīt arī arhitektūru, bet, protams, pēc tam tā izpilda tad teamworkā ar arhitektiem, inženieriem. Bet, mēs jau kā dizaineri, kā profesionāļi varam arī, uztaisīt arhitektūru. Un dot savu kaut kādu to māksliniecisko arī kaut kādu pienesumu tam, un tad kopā arī izsināt tās lietas. Tas ir, ko varbūt mēs vienkārši varam palīdzēt pie projektiem, ir šī te detalizācija, iedziļināšanās, izpēte mērķa auditorijā, ko, diemžēl, arhitekti ļoti bieži izlaiž, jo viņiem vienkārši nav laika. Viņiem, saka, tas ļoti lielais birokrātiskais noslogojums, jā. Tāpēc, un ievērot tīri kaut kādus basic būvnormatīvus. Un tad beigās, tas gala lietotājs paliek tur tāds, kā viņam sanāk, tur kā sanāk, vai ne? Tāpēc, protams, ka labāk ir, ja tā iesaiste ir agrākās stadijās, ja tur jau viss ir, vilciens ir aizgājis un paliek jau, kad ir jau tās teiksim, viss ir uzbūvēts, tad jau tur var saukt arī to noformētāju vienkārši, kas tur izvēlās krāsas un tādas lietas. Jā, Gunter, mums jautājums šī specifiskāk par Revitu, vai Revits piemērots ir interjera dizainā. Un tad bija arī jautājums par AI attīstību. Es jums varu ieteikt, ir tāda meitene no Latvijas, bet viņa dzīvo Itālijā, Lelda Savonī, un viņa ir super apmācības tieši kā Revitu izmanto interjera dizainā, un viņa tagad, viņa tāda tehnisku pieredzi, un viņa šobrīd ritīgi strādā, lai to AI izmantot tieši interjerā. Viņai tagad posts ir diezgan daudz par to tēmu. Lelda tāda Savonī, un tur viņi tieši specializējas uz Revitu, viņi gan pašu Revitu māca, ja nemaldos, tas bija Udemijā, viņai ir apmācības, tur pa nedārgu naudu, bet tie kursi tiešām ļoti labi novērtēt, tieši interjera dizains, vizualizācijas un tā tālāk ir vērts paskatīties, un viņa ir, tā Itālijas pieredze ir diezgan plaša šajā jomā ir. Un arī mēs principā, katram jau tas savs, katram dizaineram tās savs tas workflows, un gan Revits, gan Archicad, gan SketchUp. SketchUps ir bijis tāds arī mans personīgi arī diezgan ilgi favorite. Un tagad AI nāk visur. Mēs arī esam vizualizācijas taisījuši ar šo mākslīgo intelektu, bet, protams, tev ir, tas jau nav tā, ka tu vienkārši uzraksti kaut ko uz dūlo, ir jāzina, ko tad tam artificial intelligence, ko tu viņam tur raksti. Un jo detalizētāk. Jā, viņam joprojām vajag to modeli detalizēt. Viņam tāpat tās vajag to modeli. Jo labāks modelis, jo labāks ir tas kaut kāds sketch, jo realistiskāku renderi var dabūt arī ar to pašu mākslīgo intelektu. Un es domāju, tas tikai vēl attīstās. Ja es sapratu pareizi, tad sketchupam arī tagad būs kaut kas topa, vai jau ir. Tur Kārlis var iekomentēt, varbūt čatā, bet tad vairāk un vairāk šīs programmas sāk likt klāt tos mākslīgā intelekta. Un es domāju, tas ir tikai tāpēc, ka šīs vizualizācijas un šie renderi prasa ļoti daudz resursus, laiku, un šīs superrealistiskās bildes tur 3D maksā, kas taisās, un tas pats, kas bija vienbrīd arī SketchUps un vīrei, kad tev viena bildi jāgaida tur, dienu, agrāk tā bija. Tad tas nav reāli. Un neviens par to nemaksās. Tad šis mākslīgais intelekts, es domāju, tikai arvien vairāk atvieglos arī to mūsu dizaineru darbu. Tāpēc tur var atrast arī šīs te, principā tas tāds paradigmas jau arī, workflow maiņa, ka, kur ir iespēja tagad tehniskāk visu sagatavot jau sākumā, un tad vizuālais ir, kur nāk palīgā šis te mākslīgais intelekts ar ātrumu un to visu, un tā kā tad izveidu, vispār es teiktu, kādreiz arī zīmējām roku, rasējām roku, zīmējām, un vizualizācijas bija ar
nezinu, ar gošu krāsām taisīju vai akvareļiem, ja, un tad pārgāju uz šiem te autokadiem un pirmajām datoru programmām un rokas rasējums vairs īsti neizmantoju. Un tad es domāju, šis ir arī tāds moments, kad ir nākamais atkal shifts, kad mēs pārējam. Jo es saku arī tieši dēļ tā, ka ir ļoti tās prasības paliek arvien stingrākas, juridiskās atbildības visādas, un tas viss tiek prasīts. Termiņi paliek īsāki. Termiņi. Cilvēki grib visu ļoti ātri. Būvniecība dārgāka paliek, nepaliek lētāka, zemes paliek dārgākas, viss kvadrātmetru izmaksas paliek dārgākas. Visam ir jākļūst daudz efektīvākam, nav laika tur vairs bakstīties, varētu teikt, ar kaut kādiem tur renderiem, tur mēnešiem, tur kamēr sarenderē kaut ko, Tas būtu tas arī iegūms droši vien. Mums vēl diezgan daudz jautājumu, bet es pastīšos tādi aktuālākie. Mums ir, es redzu, gan tehniskā, gan arī ir par maģistra programmām dizainā, gan arī es redzu, kad ir komentārs par dizaineru savienības darbu. Un, manuprāt, Anītas diezgan labs jautājums. Noteikti sazināsimies ar Dizaineru savienību arī par šo jautājumu. Jo Kristiāna laikam ir uzrakstījis kaut kādu komentāru. Bet tā vienkārši tā informācija, ko mums tas Andrejs Broks, kas bija bijušais Dizaineru savienības vadītājs, izrādās, ka jau sen it kā kaut kādas vadlīnijas mēģina, bet kaut kā, tad... Anītā jautājums ir par to, kas ir tas lielākie izaicinājumi jūsu darba plūsmā un kur visvairāk tās kļūdas rodās tajā realizācijā? Tur kaut kas bija komentāros arī par tām izglītībām. Es skatos, ka čatā aizgāja. Es vēl joprojām domāju, ka Latvijā nav sakārtots un ir ļoti, nav labi ar augstskolām. Visi, kas mums arī ir nākuši studenti un teiksim, kā viņi strādā, nezinu, es gribētu varbūt, lai kāds iekomentē no šīm augstskolām, kādi studenti tiek gatavoti gan RTU, gan arī SEBA un kas nāk no arhitektiem. Jo mums daudzi, teiksim, darbinieki ir bijuši tieši it kā arhitektūras studenti. Bet, tad tur kaut kādai daļai māca Revitu kaut ko, vai viņiem vispār par BIM kāds kaut ko, tā kā es domāju, tur atkal tā, man liekas, vēl novērojam otra galējība, kad māca programmatūras visādas, bet atkal neiemāca to pamatu vispār par funkcionālu dizainu, ergonomiku un tādām lietām. Jā, bet Jānis, tu laikam tu esi pasniedzējis, vienā tagad kaut kas kaut kur notiek, sāk kaut kas... Par BIM konkrēti tur, arī, es pirms kā darba devējs, es redzu, cik tie cilvēki nenāk sagatavoti darba tirgu, viņi nav gatavi strādāt. Tas ne tikai attiecībā uz BIM, ka viņam nav izpratni, bet vispār kopumā, kā tiek organizēts projektēšanas process. Tas arī pat tieši par to. Vadība un tās lietas. Kas, man liekas, būtu ļoti svarīgi vispār šajās te profesijās arī iekļaut arī izglītības procesā. Tiešām, varbūt, ka tur arī par to sadarbību, vajadzētu jau likt, ka tas būtu normāli, kad ir teamworks, nevis katrs kaut ko individuāli darbojās un vienkārši. Jā, tas mūsu galvenais challenge, laikam tagad pēdējo gadu laikā ir tas darbinieks, tā komanda, tādas spēcīgas programmatūras zināšanas un arī, teiksim, izpratne. Ne tikai, teiksim, it kā arī nāk šie studenti, kas kaut ko zīmēt, māk, tur kaut ko rasē, bet viņiem nav tā izpratne vispār, kā lietas tu pēc tam parādi, kā tie materiāli, kā vispār uzbūvēt lietas. Viņi nav bijuši objektos vai, teiksim, nesaprot vispār to realitāti dzīves. Tā skaitā, kā vispār būvē mājas. Jā, kā vispār būvniecības izpratne tas tā kā bišķi, ja godīgi skumji. Mums bija vairāk kolēģi no Dānijas, kur tas process, būtībā no pirmā kursa jau tev sūta praksē mācīties lielos arhitektūras birojos, kā projektē. Tur tās programmas ir īsākas, viņi iemācās daudz vairāk nekā
nekā Latvijā, manuprāt, jā, un viņi uzreiz ir piemērotāki mūsu darba tirgumu nekā cilvēki, kas nomācās 4-5 gadus. Kā tur ir ko pamācīties, bet tas laikam jau ir. Vēl traģiskāk ir, kad ir jau arhitekts, kas jau tā kā praktizējuši, gan īstulīt certifikātu dabūs, bet kas 10 gadus, piemēram, jā, viņš jau strādā arī birojos, bet viņš nav bijis būvlaukumā. Tā kā... Jā, tas bija reāls cases, jā. Un arī viņam joprojām ir, vispār nav izpratni par to, kā vispār būvniecība notiek būvlaukumā uz vietas. Tā ir. Tā kā, jā. Ja kādreiz arhitekts tomēr bija arī tas, kas vadīja arī būvniecības procesu, ja, agrākos laikos. Un viņš zināja, kādi materiāli, tehnoloģijas, kādas sistēmas strādā, kā viņas kombinēt, tad šobrīd kaut kur tur tā informācija ir izšķīdusi. Jā, kur arī vēl kaut kas čatā raksta par to, ka jāstrādā kopā. Un man liekas, ka tas individuālisms kaut kā, es nezinu, vai tas ir tikai tāds Latvijas specifika vai kā, bet man liekas, tas būtu jābūt augstskolās, varbūt jau visiem būtu jādod tāds uzdevums. Un ir arī tie, kas strādā saucamajās būvniecības koledžās, arī mums citreiz arī no būvniekiem ir tā, es jau izdarīšu pa savām, tu nevari darīt pa savām. Tā kā visiem tas jāiet kaut kā, jāmēģina arī varbūt aktualizēt un runāt. Tātad, kad mums ir inženieri un mums ir starp citu labi inženieri, mums ir lielākoties, ja visos lielos projektos, kur nav bijušas tādas baigās problēmas, ir tieši ar BK daļu, kas ir ļoti labi. Bet jā, tātad visiem būtu jāstrādā kopā un kur arī tad ir BIM koordinātoram un jāsadala visiem savas sadaļas, par ko kurš atbild un jāsāk strādāt pie lieliem projektiem. Vispār ir jāsāk strādāt visi vienā telpā no sākuma, 0 punktā. Un tad ir arī pasūtītājs un visi iet iekšā projektos kā viena liela komanda. Un neskatīties nevienam viens uz otru, kad ir bijis ne tikai šeit, bet arī ārzemēs ir bijis tā, ka tu pasaki, kad ir kāds arhitekts, kas ierauga, tu esi interjeru dizainers, tad tu tā kā esi kaut kāds zemāks. Īstenībā tā nav. Mēs katrs zinām, mums katram ir savas zināšanas, savu pieredzi, un mēs varam tiešām veidot skaistu, funkcionāli pārdomātu vidi. Mums vairāk ir jādomā par to gala rezultātu nekā par to, kad kaut ko tur, es te savu kaut kādu daļiņu izdarīšu un es uzbūvēšu pa savam, kā mums arī ir kaut kādi komentāri bijuši. Jā. Jūs tur zīmējat, mēs uzbūvēsim pa savam, tā kā. Tas arī tā. Jā, daži arī būvnieki, viņi saka to arhitektūras projektu tur, mēram, uzkarina uz nagliņas. Lai nesakoties, jā. Super, mums bija ritīgi daudz jautājumu, manuprāt, ļoti noderīga diskusija un kaut kas jau, protams, palika neatbildēts, bet es domāju, ka tā kopumā vismaz pirmais ieskats ir, varbūt, kas ir BIM nozīmē. Jā, mēs jau varam šāda veida ik pa laiciņam pataisīt, un mēs kā Brūk Interior Architecture un kā Brūk BIM arī klātienē taisam kaut kādas pasākumus, kur mēs gribam cilvēkiem rādīt un stāstīt un komunicēt. Kur jūs esat visaktīvākās, kur jums labāk piesakot? Instagrams, LinkedIn. LinkedInā, jā. LinkedInā mēs, vairāk, tas tāds profesionālāk tāda vide, un tad mēs vairāk, tur gan vairāk notiek kaut kāda komunikācija par ārzemju lietām, bet arī, mēs tagad mēģinām arī attīstīt to, ka mēs būsim arī šeit Latvijā vairāk un dalīsimies ar savu pieredzi un problēmām un kaut kādām tādiem procesiem. Jā, bet arī tad attiecīgi par to, ja ir kādam interese arī ir kaut kādiem ieteikumiem par dizaineru kā profesijas, varbūt kaut kādu standartu, arī kaut kādas idejas, tad droši arī var sazināties ar mums, un mēs meklējam šobrīd arī domu biedrus un varētu teikt tādu kritisko masu, lai kaut kas sāk virzīties uz priekšu. Jo principā tas, ko Kristiāna arī laikam bija iemetus, tas, ko mēs gribam uzsvērt, ka mēs tā kā
neesam pret dizaineru savienību vai kā, bet mēs gribētu aizsargāt to aizsardzību, kad lai nav tas degradētais tirgus, jā, un bišķīt, lai tas dizainers tiek uztverts kā profesionāls. Un, Nu jā, nevis kā mākslinieks, tur kaut kāds brīvmākslinieks, jo šobrīd arī no tām mācību programmām viņš ir tāds vairāk tur, nu, tur tāds radošais, jā, bet nu, tā dzīvē tā nav. Es saku, tur ir jāizdala vienkārši tās divi tie novirzieni. Viens ir tad noformētājs, un viens ir tiešām tas interjera arhitekts. Un tad ir, viņam ir katram savu specifiku, katram ir savu izcenojumi. Es vispār uzskatu arī, ka vispār arī būtu jāuztais tāda tā kā vadlīnijas, arī cik speciālistiem ir minimālie kaut kādi tarifi. Jo vienkārši tā viss gan prasmju, gan licenšu un certifikācijas un visas tās lietas kaut ko maksā. Un vienkārši nu, arī, ja piedalās kaut kādos tenderos un iepirkumos, tad mēs visi zinām to problēmu arī ar zemākajām cenām, ka vienkārši tur matemātiski nesanāk, ja iedod kaut kādus tādus ciparus, kas ir skaidrs, ka tur nesanāk par tādām naudām nodrošināt nekvalitatīvu pakalpojumu, ne tur maksāt nodokļus attiecīgos un viss. Un tas ir tas, kur ir, tas ir arī arhitektiem un visiem arī inženieriem, vispār visiem, kas ir būvniecības nozarē strādā, kas palīdzētu arī pasūtītājiem vienkārši norientēties un nebūt šajās te ilūzijās par to, ka kaut ko var dabūt tur kaut kādu neadekvātu tādu cenu, jā, tur. Jā. Tā, jā. Jā, mēs jau pa dizainu vairāk atkal iestrigām. Jāni, tu mūs stopē mūs. Kārtībā, mums jau apaļojamies pavisam, tā kā vēlreiz liels paldies, manuprāt, lielis darbi jūs darat un turpināt attīstīt šo jomu. Tā kā mums, manuprāt, ļoti vajadzīgi tādi aktīvi cilvēki, kas ņemās un to visu bīdi. Un tad šodien mēs beigsim. Mums ir gan tā tradīcija, ka mēs tos 3 aktīvākos, kas mums uzdeva jautājumus, mēs viņiem uztaisīsim izlozi. Man sanāca, ka Sergejs, Kristīna un Katrīna bija tie, kas tā kā visvairāk jautājumus. Protams, paldies arī tiem, kas pārējiem, kas aktīvi iesaistījās diskusijā. Tā, es nošērošu to aplīti, kas izlozē to, kurš dabūs to viņās. Tā, laikam šitā. Un te, mēģinam. Kas mums sanāk? Kristīne. Es tā kā nenošēru ekrānu. Labi. Te var redzēt, kas uzvarēja. Kristīna V. Sorry. Tā kā apsveicam Kristīni. Paldies visiem par dalību. Mēs tiekamies nākamēnes. Mums būs pirmais ārvalstu viesis. Runāsim par tādu tēmu kā BIM un digitālie diviņi. Kā vēlreiz paldies mums visiem par dalību un tad jau tiekamies. Paldies tev par paldies. Super. Paldies par sarunu. Paldies par jautājumiem visiem. Jā, jautājumi tiešām rekords kārtējas. Paldies. Labi. Okay. Tā. Super.